Sveiki, darbie tautieši! Šodien mēs svinam Latvijas neatkarības svētkus, svarīgākos svētkus mūsu valstī, kā arī mūsu dzīvē. Jo šo svētkus dēļ mums ir tāda iespēja saukt viens otru par tautiešiem, saukt Latviju par mūsu valsti, par mūsu dzimteni, par mūsu tēvzemi, par mūsu zemi. Un man liekas, ka šogad mēs svinam šo dienu ļoti īpaši. Mēs svinam šo dienu ar tādu fundamentālu sapratni par to, ka mums ir jācīnās ne tikai par mūsu valsts, par mūsu tautas nākotni. Kā diemžēl, bet mums ir jācīnās par mūsu valsts un mūsu tautas pagātni arī. Mēs nedrīkstam atļauties to mainīt. Bez tās mūsu pagātnes nav mūsu valsts, mūsu tautas nākotnes. Un es gribu jūs visus apsveikt par to, ka man liekas, mēs to visi ļoti labi sapratam. Es jūs visus ļoti mīlu, es jūs cienu un es lepojos par to, ka esmu latvietis, lepojos par to, ka Latvija ir mana zeme, dzimtene un ka mēs esam tiešām beidzot vienoti. Dievs svētī mūsu mīļo un neatkarīgo Latviju.